Kā izvēlēties gaisa siltumsūkni un kādas lietas būtu jāņem vērā, tas ir tas jautājums, ko man klienti bieži uzdod, un es vēlos jums izstāstīt, lai arī jūs būtu informēti, izvēloties, kuru ražotāju un kādu iekārtu uzstādīt sev. Pirmā lieta, kas ir jāņem vērā, tad kāda ir nepieciešamā jauda jūsu gaisa siltumsūknim. Vai tā būs pamata apkure, vai tā būs papildu apkure. Un šis ļoti ietekmē modeļa un ražotāja izvēli, jo pieņemsim, divi ražotāji, teiksim, ražotājs A un ražotājs B, 4 kW siltumsūkņiem atlikusī jauda pie mīnus 15 grādiem var būtiski atšķirties. Piemēram, vienam ražotājam tā joprojām var būt 4 kW, savukārt citam ražotājam daudz mazāk, piemēram, 2 kW. Parasti šīs iekārtas arī atšķirsies cenā, bet uz papīra skatoties abas būs 4 kW iekārtas. Tāpēc jums ir jāsaprot, ja tā ir jūsu pamata apkure, tad jums ir jābūt drošiem, ka pie lieliem mīnusiem siltumsūknis joprojām jums varēs piesildīt visas telpas. Ja tā ir kā pamata apkure, tad jums iespējams dar arī budžeta iekārta, kura ir ar mazāku atlikušo jaudu, bet arī lētāka. Tad tas būtu pirmais, saprast, kur un kā jūs lietosiet šo iekārtu, un kas nav mazsvarīgi, jautāt savam siltumsūkņu pārdevējam vai uzstādītājam, kāda ir iekārtas atlikusī jauda pie mīnusiem. Jo parasti dārgākām iekārtām tomēr šī jauda būs lielāka un lētākām iekārtām visbiežāk būs mazāka. Tātad tas būtu punkts 1. Punkts 2. Kāds ir iekārtas skaļums jeb troksnis? Atkal jautājums, kur jūs to iekārtu novietosiet? Vai jums iekšas bloks, piemēram, stāvēs guļamistabā, vai iekšas bloks stāvēs viesistabā vai virtuvē? Un nav jau tādas vienas pareizas atbildes, vienkārši svarīgi ir atkal saprast, ja jums stāvēs guļamistabā, jums noteikti vajag premium iekārtu, ļoti klusu iekārtu. Ja šis bloks stāvēs viesistabā, varbūt komerc telpās, tad jūs varat izvēlēties arī skaļu iekārtu. Nosacīt skaļu, vienkārši skaļāku iekārtu. Un tieši tas pats jautājums ir par āra bloku, kur atradīsies āra bloks, jo atkal parasti budžeta iekārtām šis āra bloks tomēr lielākos mīnusos un pie augstuma būs skaļāks nekā premium iekārtām. Un tieši tas pats ar iekšas bloku. Premium iekārtu iekšas bloki parasti būs klusāki par budžeta iekārtu blokiem. Tad trešā lieta, protams, ir pats ražotājs kā tāds. Jūs kādam ražotājam uzticies vairāk vai mazāk, saprast vispār, vai šis ražotājs, cik tas ir liels, uzticams un tirgū zināms, bet tas ir tāds ļoti subjektīvs lēmums. Un tad ceturtā lieta ir, vai jums vajag kaut kādas papildus features vai ekstras tam siltumsūknim, jo tas arī veido šo cenu. Piemēram, vienkārši siltumsūknis var ražot siltumu, tas ir viņa pamatdarbs, bet tad siltumsūknim var būt kaut kādi papildus filtri, kas dezinficē gaisu, attīra gaisu. Siltumsūknim var būt papildus sensori, kas, teiksim, skenē telpu, saprot, kurā pusē ir vēsāks, kurā siltāks, kur šo gaisu novirzīt. Un tas viss ietekmē šo cenu. Tātad, principā, saliekot šos visus faktorus, tad iekārtas jauda un vēlreiz atkārto iekārtas atlikusī jauda pie mīnusiem, to būtu svarīgi noskaidrot. Tātad saprast, kādu ražotāju un segmentu iekārtu jūs vēlaties, vai jūs vajag premium vai budžetu, atkal izjot no jaudas un skaņas faktoriem. Un tad saprast, vai jums vajag kaut kādas papildus features siltumsūknim, kā sensors, kaut kāds gaisa attīrīšanas iekārtas un tam līdzīgas lietas. Un tā jau jūs nonāksiet pie tā vēlamā rezultāta un nopirksiet tādu siltumsūkni, kā jums tiešām ir vajadzīgs, nevis vienkārši ieraudzījāt smuku kastīti internetā. Tā kā, ja jūs nezināt, droši zvaniet, prasiet mums, izstāstīsim, izrunāsim, jo tikai izrunājot šos jautājumus, jūs varat nonākt pie laba rezultāta.